Kā vislabāk ieviest kārtību uz izlietnes malas, lai zobietis un zopas nemētājas apkārt? Ir principā vairāk varianti. Viens no variantiem, ko var izmantot, ir rekur šāds te. Oaklīnam saucās S1. Šeit var pakarināt 5 birstas, pie tām nav obligāti jābūt Oaklīn. Tur gan dar gan Oaklīn, gan Philips, gan Braun, Oral-B un arī visas parastās zobiešas, ko mēs esam mēģinājuši, viņas visu tur var pakarināt. Viņam rekur no iekšpusītes ir lampa, tā ir zilā stāra UV lampa, ko paraujot šo te striķīti, viņa apspīd tos sariņus un tā kā bišķiņus vairāk dezinficē. Un viņu rekur ar USB-C portu šito pašu aparātu var arī uzlādēt, viņam ir savs akumulators iekšā un ar pilnu uzlādi, tur bija laikam plus mīnus 2 nedēļas, viņš var strādāt. Un, protams, atkarīgs, cik bieži raustīs to striķīti un cik bieži viņi dezinficēs. Un šitais ir pieejams gan pelēkā tonī, gan baltā krāsā. Vēl viens variants, kā var sakārtot izlietnes malu. Mums ir reku šitādi te 3D printēti statīviņi priekš zobpastas, kas ir paredzēts tā, ka tā zobpasta jau ir pusceļā vai sāk iet uz beigām. Tad reku viņā ievar galiņu iekšā, šo puļķi izvelk ārā, ievar galiņu iekšā, un tad viņu ierullē uz iekšpus, lai tā zobpasta vienmēr būtu tūbiņas augšā, viņu vienmēr būtu viegli dabūt ārā. Un šitam ir forši uztaisīts tas, ka viņa nerulēs pati apakaļ, viņai tur ir mehānisms, kas neļauj uz āru vilkties, viņai ar to tā zobpasta vienmēr ir stingri pašā augšā. Vai ir arī mums rekur pieejams vai šāds te statīviņš, kur var rekur salikt parastās zobu birstītes un zobpastu rekur iekarināt, un rekur vēl ir priekšpusītē vieta, kur var zobu diegu salikt iekšā. Vai ir arī, piemēram, šāds te vairāk tradicionāls, arī 3D izprintēts statīvs priekš zobu formā, kur var iekšā salikt neoptiskās birstas, droši vien iekšā nedreiz, bet parastās zobirstas gan tur var sakrāmēt kādu čupiņu. Vai ir pieejams rekur arī šitā te 3D printēti statīvi, 3 birstēm vai 4 birstēm, vai arī pa vienai vai pa 2, kur viņas iekšā var salikt dažādās krāsās, var dabūt.